Šī gada koktēlniecības simpozija mērķis bija augstvērtīga un pabeigtu skulptūru radīšana. Tā par aizvadīto pasākumu norāda organizators Kārlis Īle. Otrais koktēlniecības simpozijas ar svinīgu pasākumu noslēdzās 31. jūlijā Zaļajās salās. Simpozija laikā tapušas 4 skulptūras, kas jau tuvāko nedēļu laikā tiks izvietotas novada teritorijā. Jo tā bija kā tāda mācība no pagājušā gada, kad mums neizdevās simpozija laikā pilnīgi pabeigt šos darbus, un tad viņi palika nedaudz ar tādām astītēm, kuras pēc tam bija grūti, teiksim, savākt, un ir diezgan daudz laika un resursi jāiegulda tieši šo darbu, teiksim, novešanai līdz tam, ka viņas var uzstādīt pilsētvidē. Šogad it kā tika mēģināts, un arī tas pierādījās, ka izdevās nespiest, teiksim, uz tādu baigo vērienu. Mazliet es ierobežoju mākslinieks tajā savā lielajā lidojumā. Viņiem atvēlēju mazliet mazākus materiālus, mazliet, teiksim, arī tos resursus mazliet savādāk viņiem iedalīju. Un tiek spiest nevis, teiksim, uz kvantitāti, bet uz kvalitāti. Šogad starp koktēlniecības simpozija darbiem netika izvēlēts labākais. Salīdzinājumā ar aizdīto gadu šogad simpozijā piedalījās tikai 4 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Pasākuma organizatori uzskata, ka koktēlniecības simpozijas un vides mākslas festivāls varētu kļūt par iekšķeles vizītkarti ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Kā saka, slikts karavīrs, kurš negrib būt ģenerālis, un tāpēc jau arī mēs nemēģinām piezemēties un teikt, ka mēs jau te tikai kaut ko. Tas lielais mērķis ir veidot tomēr tādu ļoti nopietnu šo mākslas centru, tādēļ par viņu zinu visā Latvijā. Un arī es, teiksim, kā simpoziju vadītājs, sev esmu uzlicis šo te uzstādījumu simpozijām, kad viņam ir jābūt nevis vienkārši Latvijas, teiksim, mēroga simpozijam, bet mani interesē, lai viņš būtu pasaules līmeņa simpozijas. Simpozija laikā tapušās skulptūras pie Mūrkroga varēs apskatīt līdz augusta beigām. Pēc tam sēdošā vīra skulptūra tiks novietot zaļajā laukumiņā pie domas, bet simpozija augstākā skulptūra ģeogrāfiskais centrs Tīnūžos. Līdztekus simpozija dalībnieku veidotajām koku skulptūrām, ciematā Zaļās salas aplūkojam arī vides mākslas festivāla darbi. Izstāde atvērta katru darba dienu no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Zanda Treško, Ogres televīzija.